Mēs jums pastāstīsim, kā Zemkopības ministrija ir sataisījusi jaunos patvērsmes noteikumus, lai dzīvniekus daudz vieglāk un ērtāk varētu likvidēt, un lai uzturētu viņus pēc 14 dienām būtu daudz grūtāk un sarežģītāk. Individuālā konteinerā suni, kaķi vai mājas istabas sesku var turēt tikai transportēšanas vai karantīnas nolūkā. Ko tu tagad dari? Kā es ievēroju ministru kabineta noteikumus? Mēs pilnīgi pie vienas vietas uz ministru kabineta noteikumiem, bet mums kaķi karantīnā kā sēdēja 1 kvadrātmetru lielos būros. Tā arī sēdēs. Viņiem nav jāatrod kaķu karandājumos bosos. Vai ministrija sēž, darbojas 2 kvadrātmetros un jūtās laimīgi? Es man tev pilnībā piekrītu. Tā ir kaķu čircināšana. Tā nedrīkst dzīvniekus turēt. Gundega, jā, arī suņus var turēt konteinerā. Galvenais ir 30 centimetri uz katru pusi. Bet, klau, jums tas šķiet normāli? Viņi tak ir mazi bērni, kādas 14 dienas dzīvot konteinerā. Viņi taču grib spēlēties, viņi grib daudzīties. Apskatieties, kāds mums karantīna izskatās šobrīd. Mūsu karantīnas telpas suņiem vienmēr ir bijušas tieši tādas pašas, pēc kvadratūras, kā jau kurš cits suņu turēšanas boks. Pēc jaunajiem noteikumiem sanāk, ka mēs 14 dienas drīkstam suni ielikt mazā būrītī un tā turēt. Viņš tas liekas prātāk. 14 dienas konteinerā un likvidācija uz nākošo konteineru. Bet lūk, lai dzīvnieki varētu dzīvot. Suni drīkst turēt tādā telpā vai vietā, kurā starp dzīvniekiem nodrošināts pietiekams attālums un izveidota starpsiena, vai dzīvnieki ir nodalīti tā, lai tie nenonāktu savstarpējā kontaktā. Ko tu dari? Tu nesaproti, ka šim nedrīkst kontaktēties? Viņus nevar laist ārā vienu ar otru kopā! Kas viņi galīgi kaunas saspieduši? Arī viņi nevarētu dzīvot vienā boksā, jo katrs ir nācis no savas adreses. Kaķi drīkst turēt tikai telpā. Ņemot vērā, ka jaunie ministru kabineta noteikumi numur 412 nevis uzlabo, bet gan pasliktina dzīvnieku labturību dzīvnieku patvērsmēs, tad zini ko? Zemkopības ministrija,